Dāmas un kungi, šaus var sākties. Aplaus jums par to, kas ieradušies šovakar. Vēl pēdējie cilvēki steidzās šurp, dosim viņiem vēl pēdējo iespēju, bet baigi daudz tās iespējas arī nedosim, jo mums ir tomēr maz laika. Labi, iesim priekšu. Esiet sveicināti Fuck Up Nights Rīga pasākumā. Kurš šo pasākumu ieradies pirmo reizi? Paciem roku. Pus uz pus, vai ne? Kur jūs dzirdējāt par šo pasākumu, sakiet? Feisītī. Ļoti labi, nodosim mūsu sociālo tīklu komandai prēmiju. Un kur šajā galā, kur jūs dzirdējāt pirmo reizi par šo pasākumu? Egita. Paldies, Egitai. Aplaus Egitai par to, ka viņa popularizē mūsu pasākumu. Ļoti jauki, ļoti jauki. Tiem, kas ir pirmo reizi pastāstījuši, uz ko mēs šodien esam sanākuši, ja? Jā, nākam te pirmajā vietā, pirmajās rindās vēl vietas ir brīvas. Fuck Up Nights ir globāla kustība, kas radusies 2012. gadā Meksikā, kad grupa draugu neformālā gaisotnē dalījās ar neveiksmēm par savu profesionālo darbību. Pašlaik Fuck Up Nights pasākumi tiek rīkoti 215 pilsētās, vairāk nekā 60 valstīs visā pasaulē, kur dažādu profesiju pārstāvi nebaidās atklāt savas karjeras neveiksmes. Un arī Rīga nav izņēmums. Pirmais Fuck Up Nights Rīga pasākums norisinājās 2017. gada 6. aprīlī. 6. aprīlis, kā mēs visi labi zinām, arī ir starptautiskā karbonāras diena. Jūs mīļākais ēdiens visiem. Un esam dzīvojuši Kaņepes kultūras centrā, Strīska vilā, un tagad esam atraduši savu mājvietu šeit, Dailē, un cerams, ka mēs arī paliksim, ja mums ļaus ilgi uzturēties. Šovakar ir jau 18. Fuck Up Nights Rīga pasākums. Aplausim mums! Mēs esam pilngadīgi, mēs šodien iedzersim! Super! Un kas ir pats svarīgākais, mēs nesen esam tikuši pie kā to nosaukt, liela draugu, vai kā mēs to saucam par investoru. Mūsu jaunais investors ir Latvijas mobilais telefons. Skaļi aplausi viņiem! Mēs viņu saucam par mūsu NFT investoru. NFT – nauda fuck-upu taisīšanai. Šokar kā ierasts klausīsimies 4 brīnišķīgus stāstus no 4 fantastiskiem cilvēkiem, un es nesaprotu, kā mēs tik brīnišķīgus cilvēkus vienmēr atrodam. Tad 18 reizes. 4 reizes 18, es domāju, drīz mums beigsies jau fantastiskie cilvēki, tāpēc jūs droši pieskieties arī pārējie, kas arī noteikti fantastiski. Šodien ar lielām ovēcijām tev skatuves sagaidām šīs dienas runātājus, un tie ir Zane Grēviņā, Džineta Innusā, Mārijs Čačks. Nav sarežģīts uzvārds, pamēģiniet paši. Un Helvijs Finčis. Helvijam viskaļāk aplausa. Madona ir ēkā, ja? Super. Lieliski, jā. Jūs jau redzat, kas Mārim ir mugurā, un varbūt, ja jūs arī vēlaties pie kā līdzīgi tikti, varbūt jūs jau pamanījāt, tepat aiz stūra mums saimnieko arī mūsu draugi, kurus sauc Tavi draugi, biedrība Tavi draugi, kuri pārdod ļoti skaistus kraklus ar Ukrainas simboliku, Ukrainas krāsās un ko citu. Visi ienākumi tiek ziedot labiem mērķiem Ukrainē, tāpēc noteikti pauzē kaut ko iegādājieties, noderēs kā jums, tā arī citiem. Ko, esam gatavi sākt? Tas bija tāds, varam vai nevaram, es nevaru saprast. Vai mēs esam gatavi sākt? Aiziet! Tad ar skaļiem aplausiem sagaidīsim mūsu pirmo runātāju. Viņa ir ēdiena recepšu blogeri, kulinārijas grāmatu autora, influencere Zane Grēviņa. Pagājušā gada nogalē iznāca 3. Zanes grāmata ar nosaukumu Vienkārši našķoties. Ar skaļiem aplausiem sagaidām Zane Grēviņā! Labvakar! Labvakar. Mani sauc Zane Grēviņa. Un vispār biežāk cilvēki man atpazīst kā našķoties Zani. Un našķoties Zani, tas ir tā kā Rafaelo. Tas pasaka vienkārši vairāk nekā 100 vārdu. Jo našķoties Zani, nereti kāds kolēģis ir atnesis kaut ko pagatavot pēc našķoties Zanes receptes, vai arī kāds vīrs kādai sievai vai sieva vīram
ir uzdāvinājuši kādu Našķoties Zanes grāmatu. Un, tas, ko dara Našķoties Zane, jeb es rakstu pavārgrāmatas, es kaut ko šo to padaru arī sociālajos tīklos, un vienkārši dažreiz es gatavoju mazliet vairāk kā citi cilvēki. Bet dažreiz arī nē. Es esmu diezgan vienkārša meitene no Cēsīm, tāpēc tie mani fakapi, viņi nav tādi Latviju un visu valsti mainoši iespējams. Tas tāds mazas piņķirīgas situācijas, par kurām es jums pastāstīšu. Un, lieta tāda, ka tas, ko Našķoties Zane noteikti ikdienā nedara, viņa tā kā neizsaka publiskas runas. Tāpēc ir tā viena lieta, kur es tā kā zinu, un es esmu dzirdējis, droši vien jūs daudz to esat dzirdējuši, ka, ja tu esi ļoti, ļoti uztraucies, un tu esi šeit uz skatuves, un tu priekšā ir publika, tad vienkārši iedomājies to publiku kailu. Un, ja es uz kādu no jums kaut kādā brīdī rītīgi dīvaini sāku blenst un tā kā lūru tiešām virsū, tad ziniet, ka es vienkārši ļoti satraucos šitien. Tas nav nekas personīgs, vienkārši, jūs jau saprotat. Tātad, tā Zana Grēviņa sarakstīs šitādi 3 grāmatas. Man visas viņas ļoti patīk. Un tikko kā svaigi, arī tā 3, tā zaļā, ir nonākusi dižpārdokļa statusā, par ko man šaušalīgi liels prieks. Bet visa tā grāmatu geita sākās pirms 5 gadiem. Un es tajā laikā reizi 2 mēnešos man vienu dienu piestrādāju Ēdena žurnālā pie galda. Un tad vienā dienā, kad es tur biju, virtuvē parādījās mūsu redaktoris Māras Galva, un viņa teica, Zana, klausies, tev vajag recepšu grāmatu. Uz ko es atbildēju, ka jā, tā varētu būt forša doma, un tā radās pirmā grāmata. Varbūt kādam ir tā grāmata mājās? Es redzēšu tā zilā grāmata. Jā. Nu, lūk, stāsts būs pirmais par to pirmo grāmatu. Tā ir daļa no manas komandas. Strādājam parasti es, Zana Grēviņa, tad ir Anda Upmala, kas ir fotogrāfa, un iepriekš minētā Māra Pola, kur pabāz to galvu pa to caurumu. Un tas ir mans kolēģis Susurs, protams. Tātad pirmās grāmatas, super liels notikums parasti, jā. Pirmās grāmatas nav tā kā kucēna, kas jāslīcina, bet vienkārši pirmā grāmata ir pirmā grāmata, ļoti svarīga. Vēl šodien īsti neesmu sapratusi to, pirmās grāmatas lietu par vāku, tā kā pirmo atvērumu. Parasti grāmatām ir tā, ka atverot pirmo atvērumu, ir sarkana, zila, zaļa, melna lapa, un tad turpinās grāmata, turpinās šķirt. Bet savā pašā pirmajā grāmatā, pašā pirmajā svarīgākajā atvērumā, Zane pirms tiem 4 gadiem, kad iznāca šī grāmata, izlēma likt šo fotogrāfiju, jo tā ir gan svarīga. Tajā fotogrāfijā esmu redzama es, mana mamma, manas mammas labākā draudzene. Mēs, protams, sēžam Kaņepes kultūras centrā. Mēs esam ar glāzēm rokās. Mēs esam maigi ierēbušas. Un mums, protams, mugurā ir tautas tārpi. Jej! Jo tā ir tā fotogrāfija, kur tu tiešām gribi ielikt savā pirmajā grāmatā, pirmajā atvērumā, pašā viducītī. Jā, tās esam mēs. Tālūk, mēs radījām to grāmatu. Grāmata super forša, fantastiska. Paskatieties vēl, mēs vienkārši tur esam ļoti skaisti. Un jā, es gāju pie savu izdevēju un prasīju, pirmkārt, kas notiks grāmatas izdošanas pasākumā. Es tādos baigi nebiju bijusi iepriekš. Un es prasīju apmēram, cik varētu būt cilvēki šajā pasākumā. Uz ko man izdevējs atbildēja, ka, zin kā, Zane, pirms kaut kāda laika, pirms 1,5 gada, vienai zināmai lēdijai Latvijā iznāca pavārgrāmata, un tajā pavārgrāmatas atklāšanas pasākumā bija kaut kādi 80-100 cilvēki. Un viņi saka, Zane, tas bija briesmīgi. Tas bija šausmīgi. Tie cilvēki viens otram gāzās virsū, kāpa uz galvas, bija šausmīgs ļēmbas, bija šausmīgi skaļi, viss bija briesmīgi. Bet neuztraucies, Zane. Tev točin tā nebūs. Un tā tiešām nebija, jo uz pasākumu atnāca kaut kā 450 cilvēku. Paldies Dievam, es nezinu, kāpēc, bet pasākums notika Tallinas ielas tajā angārā.
Un tā bija ritīgi forša saulaina diena, protams, kurā ritīgi gāza lietus. Un cilvēki dažbrīd stāvēja tādā garā rindā līdz pat ezītim miglā ar lietusargiem rokā. Un kā es to zinu? Es tur sēdēju pašā viducītī starp tiem cilvēkiem, mācījos parakstīt grāmatas. Un es pēc tam vienkārši redzēju fotogrāfijas, jo es biju tā satraukusies gandrīz kā šodien. Un daudz ko no tā pasākuma vienkārši neatceros, jo es biju ļoti satraukusies. Un tāds foršs pasākums mums sanāca. Pēc pirmās grāmatas nāca otrā grāmata. Otrā grāmata sauc Našķoties bērnībā. Tā ir man ārkārtīgi mīļa, personīga grāmata. Varbūt arī tā kādam šeit ir. Es ceru, ka jā, varbūt ne. Droši vien, ka jau kādam ir. Tas, ko mēs ar komandas biedriem uzreiz jau zinājām, ka otrajai grāmatai netuvu nebūs tāds pasākums kā pirmajai, jo bija sācies Covid. Un tad mēs esam saņēmuši grāmatu. Un mēs domājam, kā mēs uzņemsim šos visus viesus, kas būtu ieradušies klātienē, bet, ņemot vērā visus ierobežojumus, nekas tāds nevar notikt. Mēs ar komandas biedriem izdomājām, ka mēs sagatavosim cilvēkiem dāvaniņas. Katru to iepriekš pasūtīto grāmatu ieliksim aploksnē, aploksni skaisti noformēsim, iekšā ieliksim saldumiņu, uzlīmītī, kartīti, sveicieniņu, visu. Un tad nosūtīsim. Un kopā ar visiem, kas saņēmuši šīs paciņas, mēs arī tās paciņas atvērsim un grāmatu atklāsim tiešraidē. Superīga doma. Tiešām forša. Tātad piekdienā mēs saņemam grāmatas, gigantisku tirāžu. Sestdien, svētdien mums ir laiks visu sapakot. Pirmdien grāmatām un paciņām ir jābūt ceļā, lai trešdien un ceturtdien lai grāmatu mēs varētu atklāt un nosvinēt. Ņemot vērā Covid ierobežojumus, mēs varējām būt tikai daži cilvēki uz vietas, un mēs arī strādājām uz vietas mūsu birojā 5 cilvēki. Es, mans vīrs, Artūr, tu esi šeit kaut kur pamāja manis, visu laiku mēģinu tevi atrast, bet es nevaru atrast. Augšā viņš ir. Tur kaut kur cilvēki rāda. Čau! Visu laiku mēģināju kādu no svešiem vīriešiem nodibināt acu kontaktus. Tas nebija mans vīrs. Cik neveikli viņš bija augšā. Atvainojos visiem pirmajā stāvā. Lūk. Tātad mēs pakojam šīs paciņas. Mēs esam mans vīrs, Māra, jau iepriekš minētā, viņas arī dzīves draugs, un man draudzene Grūba, kur arī šeit ir. Grūba, tu esi īsts draugs, tu esi nopirkusi biļeti, tu esi labākā. Tātad 5 cilvēki, un tātad ir Covid ierobežojumi, un mums, lai mēs esam sociāli atbildīgi un super duper likuma paklausīgi pilsoņi, un es, ap citu, varbūt, kas labāk zina man no sociāliem tīkliem, es biju tas cilvēks, kas visu Covid laiku visus aicināja palikt mājās, jo es biju tas cilvēks, kas paliek mājās visu laiku, un es biju super par mājās palikšanu. Un mums nāca palīgā 1, 2 cilvēki, mūsu kaut kādi draugi, kas darbojās blakus telpās, bet mēs nebijām nevienā brīdī vairāk par 7 cilvēkiem vidēji. Bet bija tā, kad atnāk draugi, piepalīdz mazliet kaut ko tur mums sapakot, tad dodas tālāk, tad bija citi draugi, kas vienkārši ierodas pie mums ciemos, pamāja pa logu un pasaka, malačī, jums viss sanāks, jūs noteikti paspēsiet līdz pirmdienai, un tad aiziet projām. Un labā ziņas mēs visu to arī sapakojām un baigi malacīgi izdarījām, un viss bija baigi forši līdz svētdienas vakaram, kad mēs pamanījām, ka mans vīrs ir, tā kā var redzēt, ka viņam ir tur kaut dziesmas, viņš ir ritīgi švaki jūtās, un pastāv iespēja, ka jūs zināt, kas viņam ir. Tajā brīdī mēs nezinājām, kas viņam ir, jo mēs bijām absolūtākajā Covid nolieguma fāzē. Jo es godu vārds, es būtu vairāk ticējusi, ka viņam ir sifilis nekā Covid. Tāpēc, ka mēs nekur negājām.
Pirmdienas rītā kāds pārsteigums. Viņš sēž man pretī, ēd savu brokastu putru, skatās uz mani un saka, Zane, es nejūtu garšu putrai. Fantastiski. Es piecēlos no krēsla viņam pretī, izgāju atmuruzi no telpas un vispār mēs satikāmies pēc 10 dienām, kad viņš bija iznācis no karantīnas īrētā dzīvoklī blakus mājām. Super, mēs bijām kļuvuši par Covid perēkli. Fantastiski. Tas tieši tas, ko es gaidīju. Es visu laiku sociālos tīklos svēti ticēju, ka mēs neviens nekur neejam un negājām. Un tad nevar inficēties ar Covid, tā kā skatoties ziņas. Bet tas notika. Nu, godu vārds, tiešām. Un tālūk, kas bija sliktākais? Labi, mēs visi 5 esam kontaktpersonas, tas ir skaidrs. Bet visi mūsu draugi tajā brīdī, kas bija nākuši garām, mums pamājuši un parunājušies tās 5-10 minūtes tajās 2 trakajās dienās un atsuši mums kafiju, viņi bija tagad kontaktpersonas. Un vesela kauza no mūsu draugiem nevarēja strādāt, tie, kur strādāja klātienē. Un jā, tas īstenībā bija briesmīgi. Ir labās ziņas. Ar mani gandrīz vienmēr ir labās ziņas. Neviens nebija pozitīvs, izņemot man vīru. Bet visi pārējie palika tikai kontaktpersonas. Un tajā laikā, ap citu, SPKC malacīši viņi arī strādāja tā, ka viņi pilnīgi visus mūsu draugus arī apzināja, apzvanīja un fantastiski. Mēs tikai zinājām, ka mūsu kolēģi tā Māra, par kuru es iepriekš minēju, viņai gan bija ritīgi švaki. Viņa sēdēja vistuvāk manam vīram Artūram, un mēs skaidri zinājām, ka Mārai ir tas kaut kāds slēptais Covid, jo viņai bija ritīgi nelaba duša, viņai tur griezās galva, viņa gāja pa visu Rīgu, viņa bija Grīziņkalnā, Ķīpsalā un vēl kur taisīt tos Covid testus, un tā kā viņai bija ritīgi slikti. Jā, viņai bija Covid tests, viņai neviens nebija pozitīvs, bet beigās mēs uzzinājām, ka viņai bija pozitīvs grūtniecības tests. Man liekas, ka arī pie tā taču nebija vainīgs mans vīrs. Es tā vēl projām domāju. Bet un tagad mums komandā tāds maziņš ķirbītis ir vēl viens tāds komandas biedrs, un tā ir Tīna. Es teicu, ar mani gandrīz vienmēr ir labās ziņas. Un tā... Kā ķirsītis uz tortes, kā šī pasākuma skumjākā daļa ir kalendāri. Negribas par šo runāt, bet labi. Es jums izstāstīšu. Mēs grāmatu našķoties bērnībā, tie, kur to grāmatu redzējuši, tie arī to labāk zina, ka tā grāmata ir pilna ar tādām emocionāli piesātnētām, skaistām fotogrāfijām. Mēs ar komandas biedriem zinājām, ka mēs to bērnības stāstu ļoti gribam paturpināt, izmantot šos fotogrāfijas. Un es zināju, ka es kādreiz gribu uztaisīt kalendārus. Un es zināju, ka tie kalendāri iztīsies tieši šitā. Augšā skaistas fotogrāfijas, apakšā arī tik daudz vietas, kur kaut ko sarakstīt. Un mēs, protams, to visu izdomājam pēdējā brīdī, pirms Ziemassvētkiem, decembrī. Tūlīt tagad taisīsim kalendārus. Forši ideja. Es nezinu, kādiem līdzekļiem, bet mēs tikām drukā. Varbūt es ceru, ka šeit neviens nestrādā tajā drukā. Bet, vienmēr sakot, kaut kā mēs tur tikām tajā drukā pēdējā brīdī. Un ritīgi forši tie kalendāri sanāca. Mēs paņēmām tur ritīgi labu papīru. Un es tā kā pirmajā brīdī, kad es tiku pie tiem kalendāru paraugiem, es biju tik priecīga. Mums tur bija tāds foršs tas iepakojumiņš, dāvaniņa, tur uzlīmīts saldumiņš. Un mēs gandrīz visi komandas biedri dzīvojam Grīziņkalnā. Mēs viens otram nesājam ēdienu līdzi, tāpēc tur ir austiņas pie kalendāra. Bet, cikot, es tā kā nesāju pa visu to rajonu, tā kā nesu mūsu draugiem rādīt. Mums tik forši sanāca. Līdz ceturtdienas vakarā mūsu fotogrāfa Anda raksta mūsu čatiņā, ka viņai laikam ir ticis brāķēts kalendārs. Ja? Viņai kalendārā visos mēnešos ceturtdienās nav T burta. Jā? Jā, tiešām, jā. Tā bija arī visos pārējos. Es, protams, ritīgi labi zināju. Es domāju, es gribu forši šitie kalendāri, bet jāpajautā Instagramā, vai tā kā es esmu vienīgā, kur tos kalendārus gribu. Tajā brīdī, kad es jautāju, tūkstoši teica, ka jā, Zane, es arī gribu tādu bērnības kalendāru. Tāpēc mēs izdrukājam tikai 500 kalendārus. Bet 500 kalendāri diezgan daudz, ja tu saproti, ka tu viņus salaidis grīstē, tas ir šausmīgi daudz.
teikšu, jau izstāstīšu spoiler alert, Artūra Ome, man vīra Ome, viņa vēl joprojām viņu skurina šobrīd. Un izrādās, tā tad ir radusies kļūda. Un mums ir 500 pilnīgi briesmīgi, kur mēs ar viņiem varam likties tādi kalendāri. Mums bija vairāk variantu tajā vakarā. Pirmais ar roku katram pierakstīt atvainošanos, stulbs variants. Tad pielikt katram kaut kartīti. Arī stulbs variants. Mans mīļākais variants bija tas, kur mēs uztaisam kartīti, pieliekam klāt, tā kā sorry, mēs bijām tādi rīmas, ka aprijām visām ceturtdienām burtu, tāpēc sorry nav. Mēs to neizdarījām, bet varbūt labi, ka neizdarījām. Es nezinu, kas ar mani bija noticis, bet manī nekad nav bijis perfekcionists un nekas tam līdzīgs, to vārdu nepazīstu. Manuprāt, pirmo reizi mūsu komandas vispār pastāvēšanas vēsturē pieņēma vienbalsīgu lēmumu tajā nākamajā rītā, ka mēs kalendārus pārdrukāsim. Un es nezinu arī kādiem rekuši beigas foršais tas paraugs ceturtdiena. Vienkārši nav tā burta, kuram tad viņu vajag 2022. gadā. Un mēs tos kalendārus pārdrukājam. Manuprāt, vienkārši tai drukai bija šausmīgi mūsu žēl, jo kā var tādu feileri uztaisīt? Brīdī, kad pienāca kalendāri, tie bija tiešām gatavi izsūtīšanai un pārdošanai. Tajā brīdī arī cilvēkiem vairāk tos kalendārus baigi nevajadzēja, jo tā kā decembris jau ir ieskrējies un tā kā viss jau ir noticis. Un ko mēs darījām? Mēs ar draugiem vienkārši braukājām apkārt pa visādiem tirdziņiem, beigās jau tos kalendārus arī pārdevām. Bet tas bija baigi sāpīgi. Mēs iebraucām auzās uz visu kaut kādām vairākām palielām nulēm. Un tas bija skaists kalendārs. Tiešām forši. Visbeidzot, gribēju iekļaut šo ļoti, ļoti personīgo fotografiju. Iespējams, ka tāds visaptvarošākais fuck-ups manā dzīvē ir tas, ka man vienkārši šķiet, ka man nav īsti tāds nodarbošanās. Parasti, kad cilvēki gados, cilvēki jautā, ko es daru. Es saku, ka es rakstu pavārgrāmatas. Tad es šo to daru arī sociālos tīklos. Tā, ka man garas stāvoklis, es saku, es esmu arī influenceri, bet parasti man tāda nav. Tad cilvēki man prasa, bet ar ko tu īstenībā nodarbojies? Tas arī ir tas, ar ko es īstenībā nodarbojos. Es vienkārši gribēju ielikt arī, šī ir fotografija, kuras saņem pirmo našķoties bērnībā grāmatu atvaru. Tas blakus mans vīrs, tas blakus ir mans kolēģis, kas viņu bučo, tas ir mūsu vietējais mīls trīsstūris. Un arī vēl viens ļoti, ļoti aktuāls jautājums, vai Zani uztur viņas vīrs, un diemžēl, vai par laimi, viņš tā kā to našķoties Zani nekad nav uzturējis un arī neuztur. Bučas jums un paldies par uzmanību. Un tagad jūs varat visi apģērbties. Un, man sauc Zana Grēviņa. Paldies jums. Paldies, Zanai. Un tagad mēs nonākuši pie daļas, kurā jūs varat uzdot jautājumu Zanai. Par jebko. Es zinu, ka visu mūžu gribēšu pavaicāt. Gan par šo fuck-up, gan par daudz ko citu. Kurš vēlas runāt, droši pacēm roku, pienāks ar mikrofonu, varēs pavaicāt. Es uzdošu pirmo jautājumu. Tā kā tu visu zini par pārtiku. Līdz cik gadiem es drīkstu ēst čipšus? Tu drīkst ēst čipšus. Paldies. Sveika. Šeit. Jā. Cik tev ir bijuši fuck-upi ar receptēm, kas neizdodas? Cik? Tāda konkrēta skaitļa īsti nav. Bet vai tādi ir bijuši, ka tev šķiet, ka būs ļoti garšīgi un nesanāca? Parasti ir tā, ka nevar teikt, ka ir negaršīgi vai garšīgi. Tas garšīgums ir tāds kā spektrs. Pirmkārt, tas ļoti subjektīvi, bet es uz to vairāk skatos kā tādu spektru. Es zinu, ka var būt garšīgāk. Un pārsvarā tās receptes sanāk izdevušās, jo es izmantoju ēdamus tos produktus pārsvarā. Un lielākoties tie visi ēdieni ir apēdami. Nevis lielākoties, bet tā kā tie ir apēdami. Pavāra grāmatā liekami. Nē. Pavāra grāmatā tur jāaiziet tādai nopietnam, tādam sietam cauri vēl ir. Bet ir ēdami. Un tad ir tas spektrs, kad
varētu būt pišķiņ garšīgāk. Tā kā par to izdošanos, jā, tur var padiskutēt. Man ir jautājums, vai tu vari pateikt, kas ir tavs pašai mīļākais ēdiens no našķoties bērnībā? Vai tā drīkst? Man nav bērnu, bet es iedomājos, ka šis ir apmēram tas jautājums, tā kā, un kuru tu no saviem 3 bērniem mīli visvairāk? Protams, ka savu pirmdzimto, vai ne, mam? Man garšo manas mammas kotlets. Man šķiet, ka tā ir tik ikoniska recepte. Un tur bija ļoti svarīga vieta. Un, jā, man liekas, ka mammas kotlets. Bet iespējams, ja tu man rīt pajautās jautājumu, es teikšu, ko pilnīgi izteikšu. Biezpienu bulkas. Yes! Sveiki! Man arī nevajadzēja mikrofonu, bet labi. Man ir jautājums par susuru. Es zinu, ka viņš ēd burkānus, un tas arī bija iekļauts, man liekas, vienā no grāmatām, jā. Bet vai ir kaut kāda arī cita ēdiena, ko tu viņam gatavo, vai ir, ko viņš ir nozadzis un tā? Un kādas ir bijušas sekas? Sekas, es pieļauju, ka arī cilvēkiem tādas norises dažreiz ir, tā kā, ka cilvēki apēd kaut ko nevajadzētu, tad ir tā orgāna sistēma, kur iespējams nestrādā tā, kā vajag. Un tās uzsveram arī mēdz būt. Reti gan, bet jā. Jā, viņš ēd burkānus, iespēju robežās. Tas, ko viņš vienkārši ēd ikdienā, viņam ir tā kā svaigās gaļas tādas kotlets, kuras mēs viņam dodam. Un, tās tādas speciāli suņiem sagatavotas. Viņš svar 10 kg, mēs varam to atļauties. Viņš neēd tik daudz, tāpēc ļoti izklausās fancy, bet ir ok. Viņš ēd svaigu gaļu. Un, jā, tas burgeru kotlets ļoti labi izskatās saldētavā. Ir tāds reizes, kad mājās nav baigi daudz tā ēdiena, tad vīrs pieiet klāt pie saldētavas un prasa, mēs tiešām nevaram uzcept šitas. Tur ļoti labi ir kuņģis un tikai daži ādas gabaliņi iekšā. Bet tas ir tas, ko susurs ēd ikdienā, jā. Cik apmēram tev ilgs laiks paiet no idejas līdz tam gala produktam? Tā kā izdomāt receptes, sarakstīt grāmatu, safočēt bildes, visu. Tam īsti tam grūti noteikt kaut kādu termiņu. Citas idejas notiek ļoti, ļoti ātri. Un citreiz, ja es kaut ko esmu sarunājusi, kaut ko darīt, es vienmēr atstāju vietu kaut kādai ideju gūšanai vai kaut kādai iedvesmas gūšanai. Citreiz pāris nedēļas, bet citreiz vienkārši tās idejas atnāk pašas jau pirmajās 10 sekundēs. Manas smadzenes ir viena maģiska vieta, kur citreiz lietas notiek super ātri, bet citreiz nenotiek nemaz. Grūti ļoti, ļoti pateikt kaut kādu konkrētu laiku. Vēl pēdējais jautājums kādam? Vai mēs liekam Zani mierā? Mēs liekam Zani mierā ar aplausiem Zana Grēviņā! Okay, Brīnišķīgs starts!